Ventspils digitālais centrs aicina seniorus un citus interesantus piedalīties tehnoloģiju darbnīcā Mākslīgais intelekts soli pa solim. Nodarbību laikā būs iespēja apgūt mākslīgā intelekta lietošanu, uzzināt, kas ir mākslīgais intelekts, kā to lietot droši un ar apdomu, kā tas var noderēt dažādās dzīves situācijās, piemēram, palīdzēt dārza darbos sacerēt apsveikumu tuvajiem vai meklēt informāciju internetā. Pasniedzējs ne tikai stāstīs, mācības notiks arī praktiski, tiks pievērsta uzmanība arī drošībai. Kādus datus nevajadzētu ievadīt, kādus datus var droši ievadīt un kādu informāciju var tad jautāt šiem rīkiem. Mēs aicinām pievienoties ikvienu, kurš vēlās lēnākā tempā, mierīgā gaisotnē, brīvā atmosfērā uzzināt par mākslīgo intelektu. Uzsvers ir uz šiem senioriem, jo parasti tie ir seniori, kam ir nepieciešams varbūt nedaudz lēnāk un mierīgāk visu apgūt, bet aicinām ikvienu, kurš grib mierīgā tempā iepazīties ar mākslīgā intelekta lietošanu. Nodarbība notiks 29. jūlijā no 11. līdz 12. Pieteikties var aizpildot anketu mājaslapā, kā arī klātienē. Nodarbības dalības maksa 4,90. Vairāk informācijas zonot pa tālruni 636 07 607. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 79 centi. Saldie tumši sarkanie ķirši 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti kartupeļu čipsi Lay's 3 veidi 1,29 €. Maksima. The Mystery of Banksy, a Genius Mind. Vidzemes tirgū. Biļetes pieejamas Mystery Banksy LV. Zemās cenas ir nolaidušās Rimī veikalos. Cāļa krūtiņas fileja Rimī 2,59 €. Arbūzi 69 centi kilogramā. Saltkrējuma sviests Latgales 2,29 €. Rimī. Ēdināšanā ir tā, ka būtībā tas ēdiens esi tu. Izrādās, ka mēs esam tie cilvēki, kas to āžu krogu atjauno, ko visi gaida. Danija un Ēriks Pudniki Lindes pārvācās no Rīgas uz tobrīd sev nezināmo Masalācu, kur bez pieredzes un ar lielu apņēmību un darbu izveidoja veiksmīgu uzņēmēju darbību. Ne bez bažām, riska un kļūdām, taču viņiem izdevās. Ieklausies kafejnīcas Būda saimnieka drosmes piepildītajā pieredzes stāstā, raidieraksta Domājas stāsti 2. epizodē, rītvakar 9:30 kanālā RTV. Šovakar 7:15 praktiski padomu raidījumā Mājā un sētā. 9:00 aktuālo notikumu daba RTV ziņās, bet 9:30 dodies līdzi makšķerēšanas piedzīvojumos raidījumā Līdeku ielenktie.